Sveiks! Tā, ar virtuves kapīti esmu pabeidzis, bet zini, kas ir ar virtuves kapīti? Tas materiāls, kas tika izvēlēts, tas glancētais, man šķiet, ka viņš varētu būt neracionāli izmantots. Tāpēc, ka glancis un šitās visas virsmas, pirmkārt, būs ļoti slīdīgs, otrs ir ļoti ātri saskrāpēsies. Tāpēc varbūt, lai nesadārdzinātu to visu procesu, jo faktiski būtu tikai redzama šī daļa, šīs daļas, muguriņa. Muguriņa jebkurā gadījumā es nevaru dabūt to glancētu 18, tas ir 16. Principā būtu tikai redzamas maliņas un te bišķiņa maliņas, vai vajadzīga, vai jēga likt iekšā tajā stūrī tur to dārgo materiālu, nezinu, turklāt viņš ir glancis, viņš vairāk fasādēm, teiksim, tā darētu, bet te, man liekas, viņš nedarēs. Ko es izdarīju, uzliku uzkaras, tad 3 uzkaras viena stūrī un pa malām. Tā, 3 uzkaras, tā es viņu tur redzu. Kas attiecas uz skapi istabā, to es arī esmu pabeidzis. Šeit tātad, tā doma, par kur es minēju, ka atvilknes ir iekšā, atvilkni vēl pa vidu var sadalīt, nezinu, tur zeķītēm un tādas lietas, kad šķiroja, tur, teiksim, vienā vietā un otrā, teiksim, var vēl sadalīt. Reku šis plaukts, pa kur es runāju, ka viņš būs seklāks. Un drēbes tanga. Es šobrīd ieliku melnu, man liekas, tas melns tur tā, ar melniem rokturiem derētu. Un rokturs es arī neliku nekādus rubri dārgos tos rokturs, bet tāds, viņiem tāds profils aptuveni, viņš izskatās tāds. Īstenībā šitie roki ļoti ērti ir. Tā, kas mums vēl tāds, grāmatu plauks, grāmatu plauks mēs jau pirms tam bijām saskaņojuši, tur to problēmu vispār nekādas nav. Bet, kas attiecas uz vannas istabu, tur gan es laužu galvu un es īsti nevaru saprast, kā viņu realizēt to visu. Ja augšējā daļa man būtu tā kā ok, tad faktiski šis ir viens plaukts, un šīta daļa ir vienkārši kā durvis, kas atvērsies. Te būs vīras, tātad līdz mazu mirklīti. Jā, tā kā, un te ir boilers apakšā. Ar tām caurulēm, kas, kur man tā bilde palikusi, šitā, nē. Ar tām caurulēm, ar tām caurulēm tad būtu attiecīgi tā skapja daļa viena, tā kā tur stūrīts būtu izgriezts ārā, lai ietu pāri un pārkarīti, lai izveidotos. Kur šitas te apakšā ir caurules. Tā es viņu tā kā biju iedomājies, tad šī mala būtu līdz kaut kādam līmenim. Tā, jo tālāk, ja tev vienalga tāpat siena aiziet zemāk. Tā, kas tur vēl, jā, tad šito daļu es arī sapratu, ka tur varētu mēs ar virām, tā kā paspēlēties, uztaisīt durtiņas, bet man īsti šitā visa uzparīgta nepatīk, es nezinu, man nenāk prātā kaut ko labāku izdomāt, tad 2 durtiņas te vēl var plaukt, viņi maz ielikt, tur te, es nezinu, kaut kādas tur, cik tas sānmežglis, jā, tad kaut kādas lietas, kas tur būtu liekamas, vai arī var vienkārši atstāt to plauktu, tur nelikt. Te būtu boilers redzams no apakšas, kad pieliecās. Te būtu falšs panelis, pret kuriem tā vērtne tur aizbīdītos, un tad attiecīgi te roku tur nevajag, vienkārši čika, ka iznāk ārā, un šeit var tiponus ielikt, šeit arī var tiponu ielikt. Bet, jā, šitā te daļa man īsti nav skaidrības, kā viņu tur realizēt. Par cik, nezinu, es tur kaut kā laužu to galvu. Ja viens kapīts nāk apmēram šajā līmenī, jā, šitas viss nosadzās ar tiem plauktiem, tad otrs kapīts nāk šajā līmenī, un šīta daļa nosadzās mums ar to vērtni, kas nāks šeit pāri šitam boilerim. Bet šito daļu un šo te kā noslēgt, diemžēl, es ar otru dienu te laužu galvu, man kaut kā nesanāk to atrisināt, varbūt tev kaut kādas idejas ienāk prātā. Tā tas aptuveni varētu iztīties.